Sveicināti RSU podkāstā Vēstules senātam. Tev nav jābūt juristam, lai saprastu savas tiesības. Tāpēc šoreiz es esmu ar medicīnas speciālistu, bet arī ar cilvēku, kas orientēts labi tiesību zinātnēs, ar šogad absolvējušo doktori Valēriju Ivanovsku. Tad kaut kā tā. Tev nav jābūt juristam, lai saprastu savas tiesības. Un tāpēc šoreiz es pat teiktu tā, ka cilvēks, kas nav sveša ar tiesību zinātni, bet tomēr vairāk pārstāv medicīnas nozari, šoreiz mums ir viesis, kas ir kompetents gan medicīnā, gan tiesību zinātnēs, bet vairāk medicīnā, un tā ir Valērija. Valērija Ivanovska. Ja? Tagad jau arī doktora, kurš šīs vasaras. Ja? Sveiki, Valērija. Sveiki, Aksel. Jā, pastāst lūdzu, kā tad būtībā sāksim ar to medicīnu? Kā tad nonāca tas ceļš tev līdz medicīnai sākumā? Teiksim, varbūt kaut kāds bērnības ieskats, kas tev iedvesmoja pievērsties tai medicīnai, un tad, teiksim, tā simbioze, kā tu pievienoji arī tam klāt tiesību zinātnes, ja? Jā, ļoti labs vārds, simbiozi. Un varbūt tā simbiozi sākas jau kaut kad vidusskolā vai pat pamatskolā. Man visu laiku bija domas par divām profesijām, un tā bija ārsta profesija un arī jurista profesija. Es ilgi nevarēju izvēlēties, bet vidusskolā es sapratu, ka vairāk mani tomēr saista tā medicīna un medicīnas puse. Un tad, protams, tā pirmā izvēle, kur stāties, bija medicīnas fakultātē. Bet tā doma kaut kur zemapziņā man bija, ka man patīk tās tiesības, es gribu saprast, kas tur notiek. Un tad tā doma visvairāk parādījās kaut kur 4. studiju gadā tieši medicīnas fakultātē. Es teikšu godīgi, mani visu atrunāja, kā tu mācīsies divās fakultātēs, kā tu spēsi, ka tu plānosi savu laiku. Nu, un tā arī bija, ka es 2 gadus domāju, un tad 5. gada beigās es nolēmu, ka es stāšos, nu, un tad jau redzēs. Būs, nebūs, bet būs. Jo tā nevar būt, ka nebūs. Izdosies, un viss sanāks, galvenais darīt. Pastāst lūdzu, varbūt tādu plašāku skatu, ko tu dari medicīnā būtībā, kādas tavas lomas šobrīd, un tad vēlāk arī saliksim kopā kaut kāds elements, kas ir saistībā ar tiesībām katrā no tām pusēm. Tu pareizi pieminēji, es šogad ieguvu ārsta grādu Rīgas Tradoņu universitātē, un es iestājos rezidentūrā. Tad galvenā mana joma, varbūt, kur es darbojos un kur es darbošos tuvākajā laikā vai pat visu dzīvi laikam, tā būs ginekoloģija. Es esmu ārsts rezidents ginekoloģijas dzemdību specialitātē. Es esmu ārsts Gailizerā, mana pamat darba vieta ir Rākus slimnīca, kā arī strādāju dzemdību namā, bet neskatoties uz to, man patīk viss kaut kas un viss, kas ir saistīts ar medicīnu, tāpēc ar ginekoloģiju viss nebeidzās. Papildus tam es strādāju neatliekama medicīnas palīdzības dienestā kā ārsts, kurš var sniegt palīdzību, un es strādāju uz brigādes. Un papildus es vēl strādāju ambulatorajā praksē, tā ir ģimenes ārstu prakse. Un tur es arī pieņēmu pacientus. Pastāst, kad tu īsti sāki to darbu neatliekamajā palīdzības dienestā? Neatliekamas palīdzības dienestā es strādāju jau laikam 3,5 gadus. Sāku es kā medicīnas asistents, un tagad es strādāju kā ārsts. Jā, un pastāst, kādas varbūt ir atšķirības, tagad jau tu esi ieņēmusi vairākas lomas tajā tieši brigādes darbā, teiksim tā vienkāršiem vārdiem. Kādas atšķirības varbūt tu esi novērojis, varbūt arī kaut kādas juridiskās atbildības vai kaut kādas slogi, kas tev ir bijuši salīdzinot ar to, kad tu sāki kā studenti, ja, strādāt dienestā, un vēlāk jau varbūt tagad, kad jau tu esi beigus, kā studenti tu esi beigus, bet jau vēl turpina rezidentūrā, bet, tā kā tavs status kaut kādā ziņā legāli, tā teikt, ir mainījies, ja? Noteikti. Ne tikai status, bet arī darba līgums, teiksim, tā ir mainījies, un no tiesību zinātņu puses tas ir laikam ļoti svarīgi, jo arī atbildības līmenis ir lielāks, un prasības ir daudz lielākas nekā varbūt medicīnas asistenti.
ārste. Jo tomēr medicīnas asistents, jeb kā tu teici, kad es strādāju studiju laikā, tad es biju kā brigādes otrā persona, un tad, protams, tie pienākumi ļoti atšķirās no tā, ko es daru šobrīd uz brigādes. Tas nenotiek dienas laikā, tas nenotiek pat mēnešu laikā, tā ir pieredze, tā ir kompetence un, protams, arī diploms. Un diploms man atļāva arī mainīt to lomu un mainīt to statusu un tāpat arī mainīt to darba līguma nosacījumus. Pastāst vairāk par to mācību procesu, kā bija gan, teiksim, iekšdienesta, ko tu iemācījies tajā laikā, un varbūt arī, kas, iespējams, ja mūs klausās medicīnas studenti, tad kā ir apvienot studijas ar šo daudziem, varbūt, teiksim, baiso pat darba profesiju, jo sastopies, gluži kā smejoties, tā teikt, kā Kobrā 11, kad ar briesmām sastopies. Varbūt pastāsti, kā bija tas, teiksim, ko tu iemācījies sākotnēji strādājot dienestā, un tad arī kā vispār ar studijām to darbu spēja apvienot. Kā apvienot? Tādus brīnumu vārdus es jums noteikti nepateikšu. Kā apvienot, tā ir laika plānošana. Un medicīnas fakultāte ļoti labi iemāca, ka vajag laiku to plānot, vajag laiku atrast gan studijām, gan, ja tu gribi kaut ko darīt ārpus studijām, tad meklē to laiku un risini problēmu pats. Zin kā, neatliekama palīdzība arī iemāca rīkoties un rīkoties dažādās situācijās, un tu īsti tās situācijas nevari paredzēt. Jo katrs izsaukums ir absolūti dažāds, un es nevaru paredzēt, kas mani sagaida tajā maiņā. Tāpēc tā pieredze un tās iemaņas nenāk vienā dienā. Protams, ja es salīdzinu sevi 3. kursa beigās, tad, kad es atnācu strādāt NMP un pēc 3,5 gadiem tagad, tad, protams, to, ko es darīju tad un to, ko es daru tagad, un man varbūt tā apziņa, kā es to daru un kā es varu uzlabot savu darbu, protams, mainījies laika gaitā. Kā to visu apvienot, es nezinu. Teikšu godīgi, nezinu, bet to reāli darīt, un ja tev patīk tas darbs, tad tu to darīsi. Tu būtībā atrod kaut kādus veidus, kā to izdarīt. Tev nav tāda recepte, ko ieteikt kādam citam. Man nav receptes, jo katram tā recepte būs bišķi savādāka. Protams, ir tā, ka tu velti varbūt mazāk laika ģimenei, radiniekiem, tu velti mazāk laika saviem hobijiem, bet tu attīsties profesijā, tu attīsties medicīnas jomā. Jā, dažreiz vajag upurēt, bet tev jāsaprot, ko tu gribi sasniegt un uz ko tu tiecies. Pastāstīt, tad salīdzinoši varbūt kāds ir darbs slimnīcā, un tad darbs ar brigādi, kā tos varētu salīdzināt, un kāds arī, teiksim, tas tiesiskais, varbūt kādas tev ir tavas tiesības vai arī tavi pienākumi, kādi tie atšķirās, un varbūt arī kaut kāda psihoemocionālā tāda īpatnība, kas ir vienā darbā, kā varbūt jāuzvedās otrā darbā, un ar ko tu saskaries gan vienā, gan otrā. Nevar salīdzināt. Darbu uz brigādes ar stacionāru apstākļiem nevar salīdzināt, bet kas varbūt apvieno abas divas jomas, tā ir komanda. Gan uz brigādes, gan arī stacionāra tu nestrādā viens, un tas ir pats svarīgākais. To jāatcerās, un jauniem medicīnas darbiniekiem jāatcerās, ka tu vienmēr strādāsi komandu, un komanda ir tavs galvenais rīks un tavs galvenais palīgs. Darbs NMP, kā jau minēju, ir ļoti dinamisks. Tur viss mainās ik pēc minūtes, ik pēc stundas, tev var būt jauns izsaukums un pavisam savādāki tie apstākļi, kuros tu strādā. Stacionāra to darbu varbūt vairāk var plānot, vairāk analizēt, un vairāk ir laika, bet stacionāra ir citi apstākļi. Tur ir pacienti, ja NMP etapā es domāju par neatliekamu palīdzību, kā varbūt stabilizēt nedaudz to pacientu, ja? Tad slimnīcas etapā es domāju arī par turpmāko gaitu, kā man viņu ārstēt ne tikai neatliekamajā etapā, bet kā varbūt arī veikt kaut kādus profilaktiskus pasākumus. Pastāsti no tādas atbildības sajūtas, kur tu redzi varbūt lielāka atbildība vai kaut kādas atšķirības, jo tomēr tur bieži vien
cilvēki zina savas tiesības, bet viņi varbūt savām atbildībām un pienākumiem tik daudz nerunā, un kā varbūt tu varētu raksturot to atšķirību abās pusēs, jo tu nozīmē to robežu, ka būtībā tu līdz tam punktam, ka tu aizved līdz slimnīcai ar brigādu to pacientu, tur beidzās tavu, teiksim, atbildība, ja? Bet kā ārstējušais ārsts slimnīcā, tomēr tas ir tāds ilgtermiņa, tāds jā. Tad, noteikti, jā. Tad varbūt precīzāk tu varētu pastāstīt par to. Zini kā, par to atbildību runājot, atbildība ir gan neatliekamas palīdzības etapā, gan arī stacionārā. Manas lomas tur atšķirās. Jā, es esmu ārsts gan vienā darba vietā, gan otrajā darba vietā, bet vadot neatliekamo palīdzības brigādi, es esmu brigādes vadītāja, respektīvi lēmums jāpieņem man. Protams, es varu ieklausīties arī to, ko stāsta kolēģi un to, ko man varbūt iesaka kolēģi, bet lēmumu jāpieņem, kā ārstēt šo pacientu tikai man. Protams, ir visādi atbalsta speciālisti, ir arī papildus brigādes, bet tajā notikumā vieta bieži vien esi kopā ar savu brigādi, kura sastāv vai no 2 personām vai 3 personu brigāde. Ja mēs runājam par stacionāru, tad šobrīd mana loma ir tāda, ka esmu ārsts rezidents. Un es strādāju kopā ar citiem kolēģiem, ar pieredzējošākiem kolēģiem, un es noteikti jebkurā laikā varu pajautāt, varu lūgt padomu, un tur tie kolēģi ir. Es uzskatu, ka man tiešām ir brīnišķīgi kolēģi, jo es strādāju Klīniskas universitātes slimnīca, tātad man ir ļoti pieredzējuši kolēģi, gan profesori, gan ārsti, tāpēc, tur varbūt tu jūties, es neteikšu, ka drošāk, bet tu jūties, ka tā palīdzība ir uz vietas. Tev nav jāmeklē tā palīdzība kaut kur. Un jā, tur tu vari pasaukt kolēģi varbūt ātrāk. Nozare viena, medicīna, tiesības ir visur, bet var redzēt, ka tev ir tās pieredzes bijušas dažādas, un tu par savām pieredzēm savā veidā esi arī rakstījis, un uzrakstījis savu kursa darbu arī tieši par medicīnas personām. Jā, tātad. Varbūt pastāstīt vairāk, kāds bija tavs mērķis, pa ko tavs darbs bija, un kāds bija, teiksim, motīvs, vai ko tu gribēji sasniegt savu to darbu vai paziņot, teiksim tā. Ko es gribēju sasniegt un ko es gribēju paziņot, un kāpēc mans darbs ir tieši šāds. Interesants jautājums, bet es gāju mācīties tiesību zinātnes ar domu, ka es negribu tādas vienkāršas tiesību zinātnes, es gribu tieši tiesību zinātnes, kas ir saistīts ar medicīnu. Un noteikti pirmā studiju gadā es zināju, ka es rakstīšu savu studiju darbu par kaut ko, kas ir saistīts ar to medicīnu. Un, zin kā, tā pieredze, kā tu jau minēji, man ir dažāda. Gan strādāju ģimenes ārstu praksē, gan neatliekama palīdzība, gan stacionāri ir tā, ka tu redzi dažādus gadījumus, un tu saskaries ar to, ka varbūt ļoti bieži mēs runājam par to, ka mums vajag sargāt pacientu, par pacienta drošību, bet ļoti reti, kad mēs pieminam ārstniecības personas. Ārstniecības personas ir ārsti, medmāsas, ārstu palīgi, māsu palīgi. Tā joma ir ārkārtīgi plaša, bet par mūsu tiesībām ļoti reti, kad kāds runā. Un es uzskatu, ka varbūt es varu kaut ko mainīt, un tāpēc es izvēlējos Rīgas Stradoņu universitāti, kur ir saistīta ar to medicīnu. Un man studiju darbs bija saistīts ar to, ka es gribēju rakstīt par tām ārstniecības personām, un ka mums jādomā par to, ka ne tikai varbūt pacientam kā tādam ir tiesības un tie paši pienākumi, bet arī ārstniecības personai ir kaut kādas tiesības, bet par tām tiesībām vai nu neviens negrib runāt, vai nu tā joma ir ārkārtīgi plaša un sarežģīta, un tāpēc varbūt nav tik daudz tie speciālisti, kuri grib runāt par šo. Par sarežģītam ļoti labs temats, par ko parunāt, veicot savu izpēt darbā un tā. Ko tu saredzēji? Tu saredzēji, ka varbūt tieši tas ir tas bloks, ka, teiksim, pārāk sarežģīti, vai tiešām varbūt kaut kāda vienaldzība un cilvēki neinteresējās par tām tiesībām un tā, jo bieži vien ar studentiem ir tā, ka viņi savas tiesības nav, vai kaut kādas likums vienkārši noslinkojuši nav izlasījuši, ja? Bet
ko tu sazinoties, strādājot kopā ar kolēģiem, varbūt ne pat tiešajiem kolēģiem, bet apkārt tajā medicīnas personāla vidē, ko tu esi novērojis? Vai tas ir kaut kas, ko varbūt vienkārši vajag pielikt klāt tiem kolēģiem, vairāk pašiem sevi izglītot, vai varbūt tiešām kaut ko vajadzētu pamainīt, vai uzlabot, vai papildināt? Es teikšu tā, ka varbūt mūsu likumdošana ir ļoti sadrumstalota un nav tāds viens, varbūt likums vai MK noteikumi, kur viss ir rakstīts tikai un vienīgi par ārstniecības personu. Mums ir vairāki likumi un, kā jau minēju, jā, tas viss ir sadrumstalots, un tāpēc varbūt tur es saskatu, ka tiešām tur ir tā problēma, ka nav vienots dokuments, kur ārstniecības persona to var izlasīt, kur var iepazīties ar šo. Tā ir viena problēma, un tu pareizi minēji, nav speciālistu. Nav speciālistu tajā jomā. Neviens varbūt negrib par šo runāt, jo, kā jau minēju, joma ir ārkārtīgi plaša. Un varbūt vieglāk runāt par pacienta tiesībām, tāpēc, ka pacienti esam mēs visi. Ārsti arī ir pacienti brīžiem, jā, bet ārstniecības personas, tur ir daudz jautājumu. Vai un kā pareizi tad pielietot to likumdošanu, un kā pareizi tad varbūt lasīt to. Jo īsti medicīnas fakultātē, vismaz tad, kad es mācījos, jā, mums nebija tāds atsevišķs kurs par mūsu tiesībām kā ārstniecības personām, kā ārstiem. Un, jā, es varbūt gribētu to savā studiju laikā, lai arī medicīnas fakultāte par to runātu. Jo mums ne tikai ir pienākumi, bet arī ir tiesības, un tiesības ir jāzina. Pastāst, kā tev šķiet, kuri varētu būt pietrūksties speciālisti, bet kuri varētu būt tie speciālisti, kas varētu būt tas stilts starp ārstiem un viņu tiesībām, un viņus tā kā tomēr savest kaut kā kopā un likt viņiem justies drošāk, vai tā mājiņa drošāk, vai nav kaut kas tāds? Vai tie ko es gribu pavilkt no tevis varbūt ārā, vai tie varētu būt cilvēki kā tu, kas ir studējuši abas jomas, vai tie varētu būt vairāk tā kā tieši, kas tīri juridiski ir studējuši? Es domāju, ka gan. Jā. Tādu speciālistu varbūt, kuri specializējas gan nav daudz, jā, kuriem ir gan tā tiesību puse, ja respektīvi jurista varbūt kaut kāds diploms, gan arī mediķa diploms nav daudz, un tāpēc varbūt viņi nespēs, ja viņi ir tik mazā skaitā, viņi nespēs to visu kaut kā darīt vieni paši, tāpēc noteikti jāpiesaist arī juristi bez medicīniskas izglītības. Viņiem varbūt kaut kā, viņi var komunicēt ar ārstniecības personam, ar mediķiem, jā, par kaut kādām niansēm, un tad labāk izprast šo jomu, bet nav obligāti jābūt medicīniskai izglītībai. Protams, tā izglītība dod kaut kādus papildus bonusus, tu redzi, kā tas notiek no iekšpuses, jā, bet es uzskatu, ka tas nav obligāti. Kāda ir sadarbība ar citiem dienestiem, ja mēs runājam? Jo izaukumi var būt dažādi, tas nav varbūt tikai pirmais, kas nāk prātā, varbūt policijas dienests, vai te varbūt ugunsdzēsēji, te varbūt sociālai dienesti un tā tālāk. Kāda ir sadarbība ar viņiem, kur arī varbūt ir kaut kādas vietas, kur vienu atbildību sākas, otrs atbildība beidzās, un kaut kādas procedūras varbūt par to, kāda ir tā sadarbība ar citiem dienestiem, varbūt pēc savas pieredzes var pastāstīt, vai arī kaut kādas teorijas, kas tev varbūt nav vēl piepildīsies darbā. Jā, tā sadarbība ir diezgan aktīva, ja tā var teikt. Es nevaru iedomāties savu darbu NMP bez policijas darbiniekiem brīžiem, bez vugda, ja ugunsdzēsējiem. Ja. Mēs esam arī tādā simbiozē, ja tu pieminēji šo vārdu, man patīk. Jā, mēs strādājam komandā. Jā, un tā bišku savādāka komanda, kur sākas mana atbildība un kur tad beidzās mana atbildība. To es tev nevaru pateikt. Tas ir atkarīgs no katra gadījuma atsevišķi varbūt. Bet teikšu tā, ka brīžiem man nākas piesaistīt papildus dienestus arī izsaukumos, kad ir kaut kādi, kad es sapratu, ka mēs paši tikai ar to medicīnu netiksim galā, tad, protams, tad mēs piesaistam gan policijas darbiniekus, gan vugdu. Varbūt ar policiju mums biežāk nākas saskarties un tieši strādāt,
Ja mēs runājam par neatliekamu palīdzību, un tad tiesības un tie pienākumi ir dažādi, bet es tur atbildu vairāk par to medicīnu, par to jomu, ka man jāglāb vai arī jāpalīdz tam cilvēkam, un tad pārējais konflikts situācijas risina jau policijas darbiniekiem. Vai ir biežas situācijas, kad tu tā kā ļoti stipri novalc, piemēram, to robežu, vai tā robeža ir jūtama, bet varbūt tieši otrādā, ka tev nevajadzētu, tad it kā tās nav tavas atbildības, bet tu tā kā tomēr vēl empātiju izjūti kaut kādā tajā situācijā un vēl palīdzi, piemēram, tam otram dienestam, kas ir ar tev visi iesaistīti. Uzsākot studijas, man noteikti tas interesē to, ko viņa dara varbūt. Tad, kad viņa nāk palīgā, varbūt tie paši policijas darbinieki, ja? Bet īsti, kā es nevaru pateikt, ka es varbūt gribu ielīst tajā lauciņā, tajā brīdī. Jo tajā brīdī mans galvenais pienākums sniegt palīdzību. Tad es arī domāju, tur es esmu ārsts pirmkārt, ja? Un tur man vajag arī sniegt to palīdzību un risināt manu medicīnisko pusi. Un tikai pēc tam, protams, ja tas izsaukums ir beidzies, tad es varu painteresēties par kaut ko papildus, par kaut kādām papildus detaļām, ko drīkst, protams, zināt arī no policijas darbiniekiem, vai arī pēc tam palasīt arī kaut ko papildus, kas man interesē, bet, protams, tas notiek brīvajā laikā. Pastāstīja par varbūt kaut kādām tādām situācijām, kurās ir tiešām sarežģījumi, kad pacients, jā, vai cietušais, kā kurā brīdī to definē, ar viņu ir grūti komunicēt vai neiespējami. Viņš, teiksim, piemēram, dažādās situācijās varbūt dažādi, teiksim, tas termiņš bez samaņas, vai viņš nav adekvāts, vai nespēja sniegt kaut kādas atbildes, un lai ar viņu veikt kaut kādas medicīniskās manipulācijas. Kā rīkoties tādās situācijās, vai ir kaut kādi likumi, tiesības, kuras tev šaujās galvā, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt, vai jau ir kaut kā automātiski atrādāts tās lietas, un pastāst vispārībā, kā tu varbūt pati jūties tādās situācijās, kad ir diezgan tāds liels saspringts varbūt brīdis, kur jāpieņem pareizes lēmums. Jā. Zini, šajā gadījumā tev jāsaprot, kāds stāvoklis. Tu pareizi minēji, ka pacienti var būt dažādi stāvokļi. Pacients var būt bezsamaņā, tad, protams, tajā brīdī mēs darām visu, lai glābtu pacientu, un tad, papildus dienestus varbūt mēs nepiesaistam, jo, to neprasa, protams, kaut kāda konkrēta situācija, bet tad mēs vienkārši risinam medicīnisko problēmu un vedam uz stacionāru, ja, lai turpinātu risināt šo problēmu. Tur nav tāds viens likums, varbūt tur ir tā, ka tev jādara viss, lai saglabātu dzīvību. Ja mēs runājam par kaut kādiem citiem gadījumiem, kad pacients ir pie samaņas, tad man jāsaprot, vai viņš ir adekvāts, vai viņš ir orientēts, kā mēs medicīnu to sakam, laikā, telpā un personā. Ja viņš apzinās, ko viņš dara un kā viņš dara un kādēļ viņš dara, es nevaru to darīt tā kā, un nevaru kaut kur varbūt vest ar varu. Tā nav mana kompetence kaut ko darīt pret cilvēka gribu. Mēs visi esam pieauguši, un mums visiem ir kaut kādas tiesības uz to, ka mēs atbildam par savu dzīvību un savu veselību. Bet ja es saprotu, ka pacients īsti līdz galam nesaprot, ko viņš dara un ko varbūt, ka viņš apdraud sevi vai apkārtējos ar savu veselības stāvokli, respektīvi viņš ir nekritisks, tad, protams, es varu piesaistīt arī citus dienestus, tā skaitā policiju, un tad policija viņam skaidro, ka to mēs daram varbūt pret viņa gribu, bet tādēļ mēs arī pasargājam gan viņu, gan arī apkārtējos. Vai no tā kaut kādā brīdī arī izriet saziņa ar tuviniekiem? Jā. Ja mēs runājam par tuviniekiem, radiniekiem, tad varbūt šajā gadījumā vairāk tas ir par bērnu un pusaudžu tādu kategoriju. Jā, jeb grupu, ja mēs runājam par pieaugušiem, protams, radiniekiem arī ir liela loma, bet pieaugušiem vairāk mēs to saistam tieši ar
pašu pacientu. Bet, ja mēs runājam par bērniem, tad jā, noteikti par bērnu brīžiem lemj arī vai nu kāds radinieks, vai nu tuvinieks, vai nu arī aizbildnis, jo viņam ir tādas tiesības, kuras rakstītas arī likumā. Var vairāk pastāstīt padziļinātāk par tām savstarpējām ārsta un pacienta attiecībām, kādas tās ir? No tavas pieredzes, protams. Dažādas. Ļoti dažādas. Mīti ir visādi. Mēs ļoti bieži redzam arī mēdījos, ziņās, ka varbūt tās attiecības nav tās labākas, bet es gribu varbūt pateikt, ka nemaz nav tik slikti. Un galvenais, ko es varbūt no savas pieredzes teikšu, ka galvenais ir komunicēt. 70% no veiksmes stāsta un tā galvenā atbilde slēpjas tur, ka jākomunicē. Jākomunicē ar cilvēku, jāsaprot, ka varbūt pacienti, tie ir bišķi savādāki cilvēki, kuri nav līdz galam veseli vai nejūtas tik labi, un jā, viņi var būt nikni, viņi var būt neapmierināti, bet var komunicēt, un to vajag darīt. Ārsta pacienta attiecības ir ārkārtīgi sarežģīta tēma, un tur var runāt ilgi un daudz, bet galvenais saprast, ka gan ārstam ir savas tiesības, gan arī pacientam ir savas tiesības, un ļoti bieži mēs par to aizmirstam. Varbūt arī pacienti aizmirst, ka arī medicīnas personālam ir savas tiesības, un bieži runā par to, ka tiek aizskarti pacienti, bet neviens nerunā par to, ka varbūt aizskarts arī medicīnas personāls. Parunāsim no tāda, varbūt, darba likuma puses un tādām lietām, kad par slodzi tieši konkrēti. Jo visas tās lietas, ko tu arī tā komunikācija, darba kvalitāte, tas bieži vien, ja lasa, teiksim, noliktavas darbinieku noteikums, tad, teiksim, viņiem maiņas, viņi strādā, piemēram, krāvjot tur leduskapjus vai vienalga, kāds būtu tas darbs, un viņiem ir rakstīts, ka, teiksim, viņiem ir noteikts laiks, kāds ir veltīts atpūtē. Savukārt tev bieži vien tas darbs ir 24 stundas, viena diennakts, tā ir viena maiņa, ja? Kā tu jūties par to, vai šeit kaut kādā pelēkajā zonā mēs neieslīdam par to, vai tiek nodrošināts tas, ka vēlāk vari sniegt kvalitīvu servisu, vai kā tu redzi, vai varbūt kaut ko tur vajadzētu mainīt, pielāgot, un kāda ir tava vispār tāda sajūta par to? Vai tur tiek aizsargāts būtībā medicīnas personālā? Servisu es noteikti nesniedzu. Jā, bet ja mēs runājam par to kvalitāti, jā, medicīnas darbiniekiem ir tā, ka viņi strādā daudz un dikti, un tās maiņas ir tādas, kādas viņas ir, un ir arī diennakts maiņas, un ne visi spēj to tolerēt, varbūt tās diennakts maiņas. Protams, ka ir grūti. Es teikšu tā, ka varbūt medicīnas personāls teiks, ka to izdarīt ir viegli, bet tā tas nav. Protams, ka tu neguli naktīs, un tas ir grūts darbs un atbildīgs darbs. Bet to var izdarīt, un bieži vien ārsti strādā diennakts maiņu, un nākamajā dienā arī strādā kaut kur, vai nu tas ir poliklīnikās, vai nu viņa turpina darbu kaut kur citur, jā, bet ārsta darbs ir tāds, tas ir nenormāls temps, un vairākām ārstniecības personām, es teikšu, ļoti liels skaits tieši mediķu strādā vairākas darba vietās. Jā, ir grūti apvienot, arī pēc likuma ir tā, ka kaut kādā vienā noteiktajā darba vietā mēs nevaram strādāt vairākas maiņas pēc kārtas, jā. Runājot arī par to kvalitāti, jā, bet nevajag aizmirst arī par to psiholoģisko varbūt pusi, jā, jo bieži vien mēs tagad dzirdam, un pēdējais statistika ir briesmīga par to izdegšanu, un varbūt tu pareizi minēji, ka tas ir saistīts arī ar to nepareizu dzīves ritmu un arī ar to nevis dzīves ritmu varbūt, bet ar tām darba stundām. Kāds to var tolerēt, bet mēs visi esam dažādi, un varbūt kādam to nevajag darīt. Un tāpēc nevienam nedrīkst aizmirst par to, ka vajag kombinēt atpūtu un darbu, un laiku sev arī vajag atrast. Vai tu redzi, ka šis ir tas jautājums, lai nodrošinātu tādu
pienācīgi to psiho-emocionālo to stāvokli un nodrošināt arī tālāk to ārstniecības pakalpojumu. Ja? Teiksim, to kvalitāti. Vai tas būtu tas temats, kur vajadzētu varbūt tiešām pievērst, nezinu, vai tie būtu MK noteikumi, vai tas būtu kāds cits, varbūt likumi, ierosināt jaunas labojumus vai kāds, vai tas būtu tas, kur vajadzētu, tiksim, skatīties un uz kā pamata vajadzētu kaut ko mainīt? Mainīt, es nezinu, vai mēs runājam tieši par to mainīšanu vai kaut kādu grozīšanu tajos likumos, bet mums tas ir diezgan labi atrunāts gan darba likuma, respektīvi tur ir minēts, ka darba devējiem jānodrošina droša darba vide, un arī, ja mēs runājam par psihoemocionālu, tad dažos noteikumos likumā arī tas ir atrunāts, ka mums vajag bet tieši par šo likumu, vai tev reizēm neliekās tā, ka ir tas darba likums, bet vai reizēm neliekās, ka tieši jūs kā medicīnas personāls esat tā kā izņēmums tam? Izņēmums var būt. Uz kuram tā kā, jums bezmazliet jāpielāgo kaut kā citādāk tas likums, un kur bieži vien tiek pieņemt kaut kādu izņēmumu saistībā ar jūsu profesiju. Tāpēc arī sākumā teicu, ka likumdošana par ārstniecības personām ir ļoti sadrumstalota, un to es minēju arī sevi studiju darbā, ka par to psihoemocionālu varbūt to pusi ļoti maz runā, un tas ir maz atrunāts arī likumā, varbūt vajag veikt kaut kādas korekcijas, kaut kādus grozījumus, lai tiešām veiksmīgāk strādāt, lai tā kvalitāte nepazustu, jo, kā jau tu minēji, mēs esam tā kā izņēmums, un mūsu darba slodze ir milzīga, darba apjoms arī ir milzīgs, un tad pēc varbūt kaut kā vajag kaut ko mainīt vai papildināt. Es nesaku, ka vajag uzreiz kaut ko varbūt teikt, ka viss tas neder. Nē, tā nav. Bet papildinājumiem, es teikšu, papildināt un kaut ko grozīt varbūt vajag. Atgriežoties, varbūt vēl pieliekot vēl kaut kādu to darba likumu un tiesības klāt pie tā visa, arī varbūt pieskaroties tādam atalgojumu ziņai, jo iespējams tas pats fakts, ka tu minēji, ka vairākās darba vietās strādā tie ārstniecības personāla cilvēki, viņi tomēr varbūt reizēm pat spiesti apvienot tos vairākās darba vietas, un likuma rops ir tāds, ka, it kā liekas, ka vienā tajā darba vietā tu neiezīmē, bet pēc fiziskais cilvēks, tavs ķermenis tāpatās aiziet uz to nākamo darba vietu un to slodzi saņem, Uz papīra, tad vienā tajā darbā, tev ir bijis brīvdiena, bet īstenībā tu strādāji. Reālajā dzīvē, un tad mēs varam paskatīties, tad mēs varam ierobežot tos cilvēkus, varbūt viņiem likt, teiksim, aizliegumu kaut kur nestrādāt, bet es atkal attiektos atpakaļ uz to situāciju, kad ir jānodrošina tas finansējums kaut kādā veidā. Un vai mēs spējam nodrošināt to finansējumu, jo algas ir dažādas, un ārstniecības personas saskarās ar to, ka tiešām vajag strādāt vairākas darba vietās, lai nodrošinātu kvalitatīvu arī dzīvi vai dzīves apstākļus, un dzīves apstākļi visiem mums ir dažādi. Un ieceres arī ir dažādas, un tāpēc, varbūt vienā darba vietā nevienmēr ārstniecības persona var gūt. Protams, gandarījumu var gūt jebkurā darba vietā, bet varbūt tas atalgojums ir pamazs, un tāpēc jāstrādā vairākas darba vietās, lai tiešām nodrošinātu labu dzīves kvalitāti. Bet, kā jau tu minēji, mēs varam arī mainīt to likumu, un teikt, ka nedrīkst strādāt vairākas darba vietās, bet tad mēs domājam par citu pusi, par to, kā tie cilvēki tad dzīvos, kāds būs atalgojums un vai pietiks ar to atalgojumu. Tāpēc, tas ir tāds ļoti divdomīgs jautājums, ka tiešām tur pareizas atbildes nav un varbūt nebūs. Var pastāstīt vairāk varbūt par to ārstniecības personāla darba vidi, lai tāds labāks ieskats rastos klausītājiem par to, kā tad īsti tas notiek un cik grūti varbūt tas ir, un varbūt kaut kādas savas tās īpatnības tajā, ar ko tas sastopies. Lai tas varbūt lielāka empātija varbūt radītu klausītājiem. Darba vide
Darba vide ir atkarīga no darba vietas. Ja mēs runājam par ģimenes ārstu praksi, tad noteikti tur ir kaut kādas telpas, aprīkotas telpas, un tad tur arī tiek pieņemti pacienti. Un darba vidi varbūt ģimenes ārstiem vai poliklīnikas darbiniekiem, poliklīnikas ārstiem, māsām, ārstu palīgiem mēs redzam, jo mēs ejam uz kaut kādām vizītēm, un varbūt ģimenes ārsti ir tas biežākais speciālists, pie kā mēs ejam, un tad mēs to vidi arī redzam un saskatām. Stacionārā apstākļos tā vide ir savādāka nekā poliklīnika vai ģimenes ārstu praksēm. Tātad tur tā vide ir, protams, tur tās iespējas ir savādākas, tur tie izmeklējumi ir pieejami uz vietas, un tad tu vari novirzīt pacientu un ātri dabūt kaut kādu rezultātu, ja tev to rezultātu vajag vai to izmeklējumu vajag. Ja? Tur ir dažādi pakalpojumi, ja ne pakalpojumi, bet izmeklējumi pieejami. Ja mēs runājam par neatliekamu palīdzību, darba vide var būt absolūti dažāda. No rīta tu vari būt kaut kādā skolā uz izsaukumu, pa dienu tu vari braukt uz laukiem un glābt cilvēku kaut kur, es nezinu, meža vidū. Vakarā tev var būt ceļu satiksmes negadījums uz ielas, kaut kur uz ceļa, un tad vakarā tu vari nonākt kaut kādā dzīvoklī un sniegt pirmo palīdzību tur. Tāpēc, tur tā darba vide ir neparedzama, un tur arī sevi plusi un mīnusi. Interese, adrenalīns, bet tai pašā laikā arī neziņa kaut kāda, kur tu nonāksi, un tad kāds būs tavs darbs. Kas ir pats svarīgākais tajā visā tajā darbā? Ko vajag atcerēties vienmēr? Empātija un cieņa. Tas laikam, jābūt arī tā, ka tev darbs sniedz kaut kādu gandarījumu un tev patīk, ko tu dari. Bet cieņai jābūt, cieņai pret pacientu, cieņai pret to, ko tu dari, un cieņai arī pret komandu, ar ko tu strādā ikdienā vai ar ko tu strādā tajā laikā. Empātijai ir būtiska loma, jo bez empātijas, jeb tā saucamas kaut kādas, es nesaku par simpātiju, es runāju tieši par empātiju un par to, ka mēs bieži aizmirstam, ārsti varbūt, ka mēs arī varam nonākt pacienta kurpēs, un tad jāsaprot, kā varbūt viņš jūtās un kā mēs varam sniegt vislabāko to palīdzību. Ne tikai no medicīniskās puses, bet šeit mēs runājam arī par emocionālo stāvokli un psiholoģisko stāvokli. Un pašai ārstniecības personai, ja pa daktarim, māsai, ārsta palīgam, jāsaprot, ka darbiņš ir jāmil. Tiešām, darbiņš ir jāmil un darbam jāsniedz gandarījums. Ja tu neredzi jēgu tam darbam, ja tev nepatīk iet uz to darbu un darīt to, ko tu dari ikdienā, tad varbūt vajag kaut ko mainīt, vai nu mainīt apstākļus, vai nu mainīt kaut kādu darba vide, ja mēs to spējam darīt. Bet darbs ir jāmil. No tāda medicīnas personāla aspekts salīdzinot tādu situāciju, kad, kā ziņo lidmašīnās, ka parasti maska jāuzliek pašam sev no sākuma, tad bērnam vai blakus sēdošajam tādām prioritārajām lietām, kas tad būtu tas pats pirmais. Tomēr, jo mēs zinām, ka, kā tur esi vairākas reizes minējis, ka tomēr tās ir rūpes par citiem, sniegt palīdzību, bet tomēr tu kā pats, kā cilvēks, kā prioritāri jau kā cilvēks, un pēc tam jau tikai varbūt kā medicīnas speciālists, tomēr esi arī dzīves cilvēks. Un tad, kas tur ir svarīgi? Tur ir svarīgi tas, kas ir rakstīts visās vadlīnijās vai noteikumos. Ārstniecības personas ļoti bieži runā par vadlīnijām. Tas ir tāds tā kā plāns, kā rīkoties, jeb ABC varbūt kaut kādā konkrētajā situācijā. Un tajā ABC, jeb tajās vadlīnijās vienmēr ir rakstīts padomā vai atceries par drošu vidi. Tad arī jāatcerās. Ja mēs domājam par neatliekamu palīdzību, ja mēs runājam arī par nemediķiem, jeb nemedicīnas personālu, tad jāsaprot, ka tu pareizi teici, ka tev jāpasargā
sevi. Jo, ja tu nebūsi drošos apstākļos, ja tev nebūs droša vide, tad tu nevarēsi sniegt pēc tam palīdzību arī citiem. Tāpēc vajag pirmkārt pārliecināties par to drošu vidi, par to, ka nekas neapdraud tev, un tikai tad tu vari sniegt kvalitatīvi to palīdzību. Bet par sevi ir jādomā, un jādomā arī par to, ka tā droša vide, darba droša vide vai arī nemediķi kaut kādā ārkārtēja situācijā, droša vide var glābt ne tikai cietušā dzīvību, ja pacienta dzīvību, bet arī tavu pacientu, jo tu arī vari kļūt par pacientu vai cietušo, ja tu nepārliecināsies par savu drošību. Vai ir brīži, kur tas varbūt kaut kādās situācijas konfliktē? Tā teikt, kad Noteikti. Liekas Noteikti. Viens vai otrs, un tad saprot to risku no vienas puses, un tad saprot to risku no otras puses, kur var zaudēt. Jā, un tas arī ārstniecības persona. Mēs gribam pēc iespējas ātrāk sniegt to palīdzību, gribam pēc ātrāk palīdzēt tam pacientam un aizmirstam par sevi. Un tas nav tikai par mediķiem, bet arī par cilvēkiem apkārt varbūt, respektīvi, ja tu redzi kaut kādu ceļu satiksmes negadījumu, es ceru, ka tā būs un ka visi skries un sniegs to pirmo palīdzību. Tā tam vajadzētu būt, ka mēs gribam palīdzēt un mēs to daram. Atkarībā no tā, kādas mums ir spējas un kāda mums varbūt ir tā pieredze vai zināšanas, bet tas ir tāds pamats, ka mums jāsniedz tā palīdzība. Un bieži mēs aizmirstam. Mēs gribam darīt kā labāk, bet nedrīkst tā teikt, bet daram kā vienmēr. Bet tad pirms mēs kaut ko daram, tad jāpadomā par kaut ko, un šajā gadījumā jāpadomā gan mediķim, gan arī cilvēkam ne medicīnas jomā, padomājam par sevi. Un tas dos to arī. Tas ir viens no punktiem neatliekamas palīdzības kaut kādā algoritmā, jebkurā droša vide. Ja pārliecinies, ka tu esi tajā drošajā vidē, tad sekojam visam tam. Jā, te viens tāds aspekts, ko es piefiksēju, tomēr tu esi daktars, tu esi treneris profesionāls, bet tu iezīmē to situāciju, kad ir kaut kāds negadījums, un tu ceri, ka cilvēks sniegtu kaut kādu palīdzību uzreiz, ja, piemēram, uzreiz tur nav klāt kāds no dienestiem, ja ne? Bet tomēr, ja cilvēkam nav tās kompetences, kas varbūt tad ir labākā viņa tā rīcība? Vai tiešām mēģināt un darīt un izdarīt nepareizi, vai tomēr atturēties darīt, kas būtu tās labākās viņa tās darbības tad, un lai varbūt beigās viņam nesanāk nepatikšanas, ka viņš kaut ko ir nepareizi izdarījis un ir kaut kādas pārkāps kaut kādas tiesības vai noteikums. Pārkāps vai kaut ko izdarījis nepareizi, bet tur ir cilvēku bažas, ka viņi kaut ko darīs nepareizi un varbūt izdarīs sliktāk. Bet ko es varētu varbūt ierosināt un noteikti to gribētu arī visi mediķi, es domāju, lai skolās arī to māca. Ja, lai skolās ir kaut kādas, nodarbības, stundas, kad stāsta par kaut kādām basic lietām, ja pamatlietām. Un jebkurš no mums, es domāju, ka šobrīd izmanto internetu, izmanto YouTube, un interneta var atrast visdažādākus video, kur var skatīties, kā sniegt pirmo palīdzību. Es nezinu, cik Latvijā procentiem no populācijas ir autovadītāju tiesības, bet tur, pirms tu iegūsti tās tiesības, tev jāiet kaut kāda, medicīniskās, tās nav studijas, bet kaut kāds kurs, un tur arī ir pirmā palīdzība. Jā, es brīžiem dzirdu, ka tur cilvēki saka, es aiziešu 8 stundas, vai cik tur ir stundas, es nezinu līdz galam, pasēdēšu, un tas ir viss. Tas nav par to. Jebkurš no mums var nonākt tajā situācijā. Un varbūt 16 stundas vajag nevis pasēdēt, bet reāli patrenēties. Un lai tā pieredze būtu, lai tā varbūt droša sajūta, ka tu vari kaut ko izdarīt, lai būtu un parādītos, tāpēc mums arī ir tās iespējas. Mums tagad ļoti daudzās vietās parādījies arī AED, tādi neaparāti, bet, un tas ir ļoti forši.
par to runāja skaļi, par to runāja daudz, ka mums vajag, un viņi ir parādījušies. Bet vai cilvēki spēs izmantot? Tur īsti nekādas baigās zināšanas nevajag, bet vajag rīkoties. Un tas aparāts visu pateiks, ko darīt un kā darīt. Bet galvenais rīkoties, galvenais nebaidīties. Galvenais darīt to, ko tu vari izdarīt, un tad tālāk tā palīdzība nāks. Man ļoti spilgti, es atceros vienu piemēru, ko man stāstīja histoloģijas pasniedzēja. Varbūt tu mācies pie tās pašas pasniedzējas histoloģiem, varbūt arī to stāstu zini, bet bija stāsts tāds, kad būtībā viņi stāstīja, man liekas, viņi bija Maskavā laikam un metro brauc un ka tam līdzīgi, un vīrietim iedzēlas bite. Zini to stāstu? Nē. Stāsts ir tāds, ka vīrietim iedzēla bite, un viņi bija kopā arī ar savu kolēģi, kas arī bija mediķis, un viņam bija alerģiska reakcija, viņam aizpāmpā elpavadi ciet, vai ne? Un tad reālā tā rīcība bija tāda, ka viņš paņēma ar stīkla pudeli un iedur viņam kaklā, uz elpavadiem, lai viņš varētu turpināt elpot savādāk, viņš nosmakt, jā. Bet, apkārtējo tā reakcija bija diezgan tāda šoka, domāju, ka viņš viņu grib tā kā vēl nodurt to cilvēku, un tā kā tas arī tāds tā kā, kur viens cilvēks baidās viņam kaut ko vēl vairāk izdarīt, viņš nesaprot to otru tā cilvēka reakciju, kāpēc viņš tā dara, jo viņš uztver to kā tādu mazai slepkavības mēģinājumu, otrs cilvēks īstenībā viņš ar to viņam izglāb dzīvību, vai ne? Un viņa kompetences un saprašanas un zināšanas, kā reaģēt uz tām situācijām, vienkārši tās arī medicīniskās zināšanas tomēr šajā gadījumā, ko darīt tādā ārkārtas situācijā, bija dažāds, un tas man vienkārši tāds asociējās ar to, ko tu stāstīji, tas piemērs. Jā, tas ir bailes. Tur mēs runājam par bailēm, ka cilvēkiem tiešām ir bail, ka viņi izdarīs kaut ko nepareizi un viņi varbūt pasliktinās to stāvokli. Bet ja mums ir kaut kādas pamatzināšanas vai ja mums ir vismaz kaut kas, ka es nezinu, mēs tur varam iedot, padzerties arī ir sniegt palīdzību īstenībā, ja? Un to mēs mākam. Ja mēs kaut ko varam darīt, tad mums jādara. Mūsu pieredze vai tie apstākļi var būt dažādi, bet sniegt kaut kādu palīdzību, jebkurš no mums var. Varbūt tavu palīdzību arī var noderēt tagad, vai šorad podkāstu nosaukums ir Vēstules senātam, varbūt tu vari tagad audio variantā ierakstīt Vēstules senātam ar kādu varbūt praktisku ieteikumu vai kaut ko vajadzētu pilnveidot saistībā ar tieši tavu profesiju un taviem kolēģiem. Pilnveidot ir ko pilnveidot, teikšu tā. Ja mēs runājam par tiesību zinātnēm, tad noteikti es turpināšu šo tēmu domāt, pētīt par to, kā mēs varam uzlabot to, ka ārstniecības personas ir pasargātas. Un tad varbūt tiešām šobrīd tā likumdošana ir ļoti sadrumstalota un varbūt kaut ko vajag mainīt. To mēs mēģināsim mainīt, to mēs domāsim, pētīsim, kā to var izdarīt. Tāpēc, jā, senātam varbūt arī es teikšu, ka varbūt kāds man palīdzēs vai dos kaut kādus papildus zināšanas, kā lai mēs to labāk izdarītu. Mediķiem es varbūt teiktu, ka sakarā ar to, ka es esmu šajā profesijā, tad man ir liels gods būt starp tiem cilvēkiem, gods būt medicīnā, un tiešām es teikšu visiem mediķiem paldies par jūsu darbu. Paldies par to, ka jūs brīžiem neguļat naktis, paldies par to, ka jūs sniedzat to palīdzību, un paldies par to, ka jūs vienkārši nebaidaties darīt to, neskatoties uz to, kā uz jums rēģē, ko saka, bet domājiet arī par sevi, un jā, izdegšana ir, un to liecina arī pēdējie dati, bet darbam jāsniedz gandarījums, un medicīna to var darīt. Bet visiem pārējiem, varbūt klausītājiem vai personam, es teikšu tā, nebaidamies riskēt. Riskējiet gan varbūt studijās, nebaidieties riskēt un iet 2 fakultātēs, to var izdarīt, vai arī vienā fakultātē, varbūt no sākumā, tad nebaidieties sniegt to pirmo palīdzību kaut kādos brīžos un arī nebaidamies runāt par mūsu tiesībām un pienākumiem, jo mums visiem ir gan tiesības un pienākumi. Un medicīna īstenībā roku rokā iet ar
tiesību zinātni. Tāpēc, jā, tad tie laikam būs mani komentāri tādi. Lielas paldies! Un tad, svarīgi mums ir veselība, lai mums būtu tā veselība, lai mēs zinātu savas tiesības, un tad, laikam, jā, no manas puses novēlējums, tad, lai veselība, lai mēs esam zinoši, zinām savas tiesības, un paldies arī tev. Paldies! Tad, jā, šo vēstuli laikam punktu.